Labdien, godātie rīdzinieki! Mani sauc Guntars Vītols, un es kandidēju uz Rīgas mēra amatu. Uz pašvaldības vēlēšanām mēs ejam vienotā sarakstā divi politiskie spēki. Viens sauc tauta, zeme, valstiskums, un otrs pašcieņa. Tauta, kur ir lielā mērā turpina izbraukt no Latvijas, zeme, kuru esam pārdevuši ārzemniekiem, un valstiskums, kur esam atstājuši Briseles rokās. Ir tiešām vajadzīga pašcieņa un apņēmība, lai šos jautājumus risinātu un mēs atgūtu un kļūtu par saimniekiem savā zemē. Nostaliekiem vārdiem es jums pastāstīšu par savu plānu Rīgai, un tad jūs varēsiet spriest, vai tas ir labs piedāvājums, bet es vienu varu pateikt, viņš atšķirās no visiem citiem piedāvājumiem, kādus jūs būsiet dzirdējuši. Man nepatīk tukši runāt, tāpēc ķersimies pie lietas. Sāksim ar vispārīgo. Rīga ir zaudējusi Eiropas metropoles statusu. Un tā ir viena no lieta, tā ir goda lieta, mums viņu vajadzētu vienkārši atgūt. Un simboliskākais šajā kontekstā ir tas, ka mēs esam zaudējuši prāmju satiksmi, mēs esam vienīgā Eiropas metropole, kas atrodas pie Baltijas jūras un kurai nav savas prāmju satiksmes. Tas nav ļoti liels jautājums, bet liels nesmukums pliķis sejā mums, kā vienai no tradicionāli skaistākajām pilsētām Eiropā. Kas attiecās uz prāmi, tad mēs viņu pazaudējām Covid laikā un pazaudējām lielā mērā savas muļķības dēļ. Es atgādināšu nedaudz vēsturi. Tallings, kurš ienāca Rīgā, viņš maksāja par ostas un pārējiem pakalpojumiem apmēram 7 miljonus gadā. Pietika ar nelielu summu, kādiem 3 miljoniem, lai šī satiksme netiktu pārtraukta. Ja mēs salīdzinām ar citiem lieliem izdevumiem, piemēram, mēs Air Baltica uzturēšanai tērējam apmēram 50 miljonus gadā, tad 3 miljoni uz šī fona ir ļoti neliela summa. Es domāju, ka šo te prāmu varēs noteikti atjaunot. Tas prasīs zinām laiku, jo ievērojot to, ka termināls Rīgas centrā ir privatizēts, viņi nāksies izvietot kaut kur nedaudz uz ziemeļiem, tuvāk jūrai. Bet šie jautājumi ir izcināmi. Kas ir jādara Rīgā, lai uzlabotu Rīgas pārvaldību? Tad mēs ļoti labi zinām, ka ir pašvaldības, kas atrodas ārpus Rīgas, pie Rīgā, piemēram, Ādaži un Māru. Un tur viss attīstās, tiek remontēts, tiek būvēts un darīts. Un tas mans piedāvājums ir ļoti vienkāršs. Mums ir jāpārņem pārvaldības, teiksim tā, praksa no labākajām Pierīgas pašvaldībām. Divritenis nav jāizgudro. Un kur šeit ir problēma ar Rīgas pārvaldību? Tad mans piedāvājums ir faktiski veidot 2 līmeņu pārvaldības sistēmu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrā rajonā vai piepilsētā mums ir saglabājušies gan viens, gan otrs, tātad, piemēram, ir Latgales priekšpilsēta un Kurzemes rajons. Ir jāveido attīstības plāni katram atsevišķi. Ja šobrīd ir vienota attīstības komiteja, tad es to redzu tā, ka Rīgā ir jāievieš 2 līmeņu attīstības šī te pārvaldīšanas sistēma. Veidojot atsevišķu attīstības, teiksim, grupu katram Rīgas rajonam. Jo tā problēma ir, ka Rīga ir pārāk liela un viņi ir tā kā raibs deķis. Un viņi ļoti, ļoti atšķirās. Jau pieminētajā Latgales priekšpilsētā ir maz sakara ar Rīgas centru, vēl jau mazāk ar Rīgas vēsturisko centru. Un tās vajadzības un prasības, viņas ir ļoti dažādas. Tas, ka šobrīd Rīga tiek pārvaldīta pēc vienas metodas, no viena liela un bezpersoniska komandu centra, tā ir kļūda. Katram rajonam ir jābūt savam saimniekam,
savam vārdam, uzvārdam, kurš atbildēs par attiecīgā rajona attīstību. Tur jābūt atsevišķam budžetam, viņam jābūt sadalītam, un tad arī mēs būsim tuvāk, piemēram, apkaimju biedrībām un varēsim konkrētāk risināt Rīgas problēmas. Šī bezpersoniskais lielais monstrs, viņš principā ir jāsadala. Un viena no lietām, kas nāk šim līdzi, ir absolūti nepamatoti, ka visā Rīgā ir vienoti būv normatīvi. Nav nekāda pamata izvirzīt vienādas prasības, piemēram, vēsturiskiem centram, kur mums ir UNESCO un tam līdzīgi apbūve, kas ir īpaši aizsargājama, un tieši tādas pašas būvnormatīvas izvirzīt būvēm, piemēram, kādā rajonā, vai tas būtu Drēliņos vai Purcēm. Tas ir absurds. Un tas ir iemesls, kāpēc Rīgas iedzīvotāju skaits strauji samazinās. 5 gadu laikā, manuprāt, tur ir 26%, jo cilvēki izvēlās pārvākties uz pašvaldībām aiz Rīgas robežu un vienlaicīgi turpināt izmantot Rīgas sniegtās ērtības. Šī lieta ir ļoti acīmredzama, un tas ir tas, ko es piedāvāju - 2 līmeņu pārvaldību. Šādu piedāvājumu es no citiem politspēkiem neesmu dzirdējis. Un otrais jautājums, protams, ir mūžīgais un lielais, un tas ir finanšu pārvaldības uzlabošana Rīgā. Un te ir 2 lietas. Pirmais ir tas, ka ir jāizbeidz šie te sadārdzinātie iepirkumi, bedrīšu labošana pa 2kāršu cenu un absolūts nesaimnieciskums. Es uzskatu, ka iepirkumu sadaļā Rīgai ir jāpāriet uz mazliet citu modeli. Katrs iepirkums ir jāvērtē nevis, ka tas ir lētākais, bet vai tas ir kaut kas saprātīgs un racionāls. Un otra lieta, un tā ir daudz lielāka, ka Rīgai pieder vesela virkne kapitāla sabiedrību. Tur ir Rīgas siltums, Rīgas nama pārvaldnieks un tā tālāk un tā joprojām. Un tur tā lielākā problēma ir slavenās padomes, kur sēž sazina kas un dara sazina ko. Rīgas politiskajai pārvaldē nekādas īpašas teikšanas pār sev piederošiem uzņēmumiem nav. Un tas ir absurdi. Mans piedāvājums ir, ka Rīgas kapitāla sabiedrība padomes ieceļ domnieki, deputāti uz savu pilnvaru laiku. Un ir vēl viena lieta. Rīgas, teiksim, tā saimniecība, viņa principā, netiek klāt pat šo te kapitāla sabiedrību finanšu dokumentācijai un nevar izvērtēt jau kapitāla sabiedrību ietvaros veikto iepirkumu racionalitāti. Un tāpēc lielās kapitāla sabiedrības ir bieži tāds kā sils, kur šī te naudiņa tiek iztērēta, un neviens to īpaši pat ieraudzīt nevar, nerunājot par apturēt vai to. Un tas ir iemesls, kāpēc jūs maksājat dārgāk. Gan par siltumu, gan par nama apsaimniekošanu un tam līdzīgi. Pilnīgi absurda sistēma, maināma, es domāju, pat tuvākajā laikā. Turpatās blakus nāk birokrātijas mazināšana, jo neskaidrāk ir sistēma, jo grūtāk to ir pāraudzīt. Jo skaidrs, ka tur veidojas dažādas nelietarīgas darba vietas, un ja mēs runājam par birokrātijas apkarošanu valsts līmenī, tad tieši tas pats notiek Rīgā un arī Rīgas kapitāla sabiedrībās. Par investīciju piesaisti Rīgai. Mums te stāsta, ka tūlīt nomainoties Rīgas politiskai vadībai, te tūlīt nāks iekšā miljoni un miljardi, varbūt arī triljoni. Ir tāda lieta, ka politiķi investīcijas piesaistīt kā tādas nespēja. Investori nāk uz tām vietām, kur tev ir vislabākie nosacījumi. Un tieši tas pats attiecās uz iedzīvotājiem.
tad, kad viņi griežās Rīgas domē, tā galvenā tēma vai paņēmiens ir, ka mums jāmazina birokrātija. Birokrātiskā aparāta darbošanās. Tev atnāk vai nu investors pēc saskaņojumiem. Teiksim, pēdējos gados, kad Rīgu pārvalda līdzīgi kā valsts, vienotība ar saviem progresīviem draudziņiem. Tā birokrātija izauga šausmīgi. Tu atnāc uz vienu kabinetu, tev sūta uz otru. Tas, kas ir jāpanāk, ir, lai investors, kas griežās Rīgas pārvaldē un vēlas saņemt kaut kādu atbalstu, tad vienīgais rādītājs ir tas, cik ātri un ar kādām galvas sāpēm tu šo atļauju saņem. Tāpēc Rīgā ir jāievieš, Rīgas domē, ir jāievieš monitoringa sistēma, kura parāda tās vietas, kur cilvēki pazaudē savu laiku. Es atceros, ka vēl daudz gadus atpakaļ, kad pie varas bija pavisam cits politispēks, teiksim, Vecrīgas uzņēmējs varēja sakārtot atļauju aptuveni, mēnešu 2 laikā. Šobrīd, piemēram, lai saskaņot vasaras kafejnīcu, tev vajag 3 vai 4 mēnešus. Tas rādītājs tātad ir tāds, ka tu skaties, kurā vietā, cik laika paiet, cik tas aizņem, kad cilvēks pirmoreiz vēršās Rīgas domē ar savu lūgumu, un pēc cik ilgu laiku viņš saņem savu atļauju. Un tieši tas pats attiecās uz privāto būvniecību. Vai saskaņo, vai pārbūs saskaņošana. Tas nav normāli, ka tu atnāc uz pašvaldību, un tā vietā, lai viņi tev palīdzētu un ātri pateikt, kas ir jādara, kas pietrūkst. Tev ir nepieciešams nolīgt juristu un gadiem cīnīties par to, lai tu, piemēram, nodot kādu ēku eksploatācijā. Un tā ir tā lieta, kurai es pieķertos no pirmās dienas. Monitorēt, cik ātri tu atnāc, kur rodās problēmas un kādā veidā šo te administratīvo slogu mazināt. Un tas ir izdarāms pat sākotnēji pat nemainot nevienu normatīvu. Jo normatīvu Rīgas pārvaldē ir tik daudz, ka tu viņus var izmantot gan, lai kaut ko speciāli bremzētu, gan arī, lai būdams Rīgas domas darbinieks, un kurš to visu ļoti labi pārzina, pateikt, kā ātrāk šīs te problēmas risināt, tikt cauri šim te administratīvajam slogam. Un tas ir tieši Rīgas vadības attieksmes jautājums. Jo Rīgas domas darbinieki strādā iestādē, un iestādes veiksmi vai neveiksmi pamatā jau nosaka vadītājs. Pēc dažādiem pētījumiem pat tiek saukts cipars 80%. 80% no veiksmes nosaka vadītājs. Tas, kurš nosaka toni, tonalitāti, pēc kādiem principiem mēs strādājam. Un šajā ziņā es jau minēju, Rīgas dome, kļūstot ar vien politizētāk, ar vien mazāk atkarīgi no konkrētiem politspēkiem, viņi ir aizgājuši tādā kolektīvā bezatbildībā. Un es apsolu, ka tā būs pirmā lieta, lai šis te ritentiņš, lai šis te mehānisms sāk strādāt ātrāk. Tā ir praktiska lieta. Tā ietekmē ļoti daudz iedzīvotājus un arī investors. Un to lietu jārisina no pirmās dienas. Tālāk Rīgā ir tāda problēma, kas saucās tukšo skatlogu problēma. Jo jūs zinat, dažādi politspēki piedāvā dažādus diezgan absurdus risinājumus. Sola, ka šie te skatlogi atgriezīsies un tur būs veikali un tam līdzīgi 24 stundu laikā. Tieši tāpatās, kā mums te solīja, ka 24 stundu laikā tiks izbeigts karš. Mazāk vajag klausīties tukšrunātājus. Tukšo skatlogu problēmu mēs varam risināt ne uzreiz, ne 24 stundās, bet ar pragmātiskiem soļiem. Ja Rīgā neatgriezīsies iedzīvotāji un turisti, tad tie skatlogi paliks tukši, tas ir jāsaprot.
Tāpēc politikai, kas vērsta, piemēram, tās pašas prāmju satiksmes atgriešanai, ir jāvelta pastiprināta uzmanība. Otra lieta, ka pie ļoti daudziem šiem tukšiem skatlogiem faktiski tu nevari apturēt savu auto. Tas mans priekšlikums ir, ka mums vajag pēc iespējas atjaunot īstermiņu un tikai īstermiņu stāvēšanas iespējas pie dažādām pakalpojumu un preču pārdošanas vietām. Piedāvājums ir, piemēram, 20 minūtes, tu vari stāvēt pa velti, bet vairāk tu arī stāvēt nedrīkst, un tad tur ir jābūt soda politikai. Ļoti līdzīga situācija ir arī ar iedzīvotāju transportu, kur Rīgā ir sakrāmēt šausmīgi daudz stabiņu, būvēt veloceliņu, bet ja mēs paskatāmies, teiksim, to kopainu, tad mēs esam vieniem kaut ko iedevuši un otriem kaut ko atņēmuši. Es piedāvāju izbeigt šo te politiku, cīnīties automobīlisti pret velospēdistiem, tie, kas brauc ar skūteri pret kājām gājējiem. Ir jābūt iespēja piekļūt savam īpašumam, īstermiņa stāvēšanai. Tāpat ir jāveido vairāk šo te stāvvietu, iespējams daudz līmeņu risinājumā, lai mēs varētu piekļūt saviem īpašumiem vai arī aizbraukt uz iecienīto veikalu. Tad arī tie skatlogi bija tukši. Un te ir jādomā arī par vēl vienu lietu, ka, teiksim, skatoties Rīgas transporta intensitāti, tur ir veikta ļoti pamatīga analīze. Perspektīvā jāraugās uz Tērbatas ielas un Barona ielas pārvēršanu par gājēju ielām. Tātad tas būtiski Rīgas satiksmes problēmas neietekmēs, bet tāpat laikā šādas ielas parasti citās metropolēs ir tās vietas, kurās veidojās ļoti labas gan veikalu iepirkšanās, gan brīvā laika pavadīšanas vietas. Es domāju, mums nevajag izdomāt divriteni, mums ir jāiet uz šādu risinājumu. Un, protams, to, ko es pieminēju par būvnormatīvu un citu prasību atvieglošanu Rīgas rajonos, piepilsētās, mēs nevaram atdzīvināt Rīgas ekonomiku, ja mēs neatgriežam iedzīvotājus. Un tāpēc ir ļoti svarīgi virzīties arī uz slaveno nekustamā īpašuma nodokļa risinājumu. Pašvaldību līmenī to var realizēt, dodot lielas atlaides. Bet vispār mans uzstādījums, un es plānoju to virzīt arī nacionālās politikas līmenī, ir nekustamā īpašuma nodokļa atcelšana pirmajam mājoklim. Lai pašvaldība varētu atļauties šādu soli, tas ienes ļoti ievērojams līdzeklis Rīgai, to atcelt nekustamo īpašumu nodokli nevar, bet risinājums ir ļoti vienkārši, ka Rīga vai arī kur cita pašvaldība saņemtu daļu no tiem biznesa nodokļiem, kas tiek ģenerēts attiecīgās pašvaldības robežās. Šis ir viens no maniem piedāvājumiem arī nacionālās politikas līmenī, kas attiecās šobrīd uz iespējām, ko var realizēt Rīgas domē. Tad tur, es domāju, ir jāpiemēro pamatīgas nodokļu atlaides tajās vietās, kur mēs redzam potenciālu saimnieciskai darbībai, vai arī tur, kur iedzīvotājiem nekustamā īpašuma sloks ir pārāk liels. Un tad ir nākamā lieta. Kā mēs tad ietaupīsim šo te naudu? Rīgas saimniecība ir tāda praktiska lieta. Iedzīvotājs novērtē to, ka viņam ir ne tikai pieejami pakalpojumi, bet arī, ka viņam nav jāpārmaksā par apkuri, par nama apsaimniekošanu. Un te viena no tām idejām bija tātad veicināt šo te pārvaldības modeļu maiņu attiecībā uz kapitāla sabiedrībām. Un otrs, ja mēs politiski ietekmējam tās padomas, kas šobrīd vada, tad es redzu, piemēram, šādu risinājumu. Rīgas siltums varētu būt kā partneris ēku siltināšanā. Šobrīd Rīgas siltums ir ieinteresēts pārdot maksimāli daudz siltumenerģijas par maksimāli lielu cenu. Un to viņi arī dara. Tā cena objektīvi varētu būt zemāka, bet katrs uzņēmums mēģina nopelnīt. Un tad viens no risinājumiem ir veidot sinerģiju, realizēt
ēku siltināšanu, tostarp ar instrumentiem, kurus piedāvātu komunālo pakalpojumu sniedzēju, un es nevelti pieminēju Rīgas siltumu. Tātad, ja tu vari pelnīt ar siltināšanu, tad tu vari kompensēt kritumu siltuma tarifos un apjomos, un tad tu arī esi ieinteresēts šādus pasākumus veikt. Nu, un otra lieta, kas tur jādara, ir jāuzlabo siltuma tirzniecības tirgus, jo, kā mēs zinām, tad Latvijas Energo šobrīd ļoti daudz siltuma izlaiž gaisā, pateicoties tikai tam, kā ir uzbūvēta šī siltuma tirzniecības sistēma. Es runāju par jautājumiem, kur neiztikt bez sadarbības ar valsts līmeni, un gribētu norādīt, ka tas arī ir tas pats būtiskākais, ka Rīgu efektīvi pārvaldīt bez sadarbības, efektīvas sadarbības ar valdību, faktiski nav iespējams, tāpēc, ka daudzas jautājumus viņi pārklājās. Un tas nav brīnums. Rīgas ekonomika ir aptuveni puse no visas Latvijas ekonomikas, un ja mēs paņemam Rīgas aglomerāciju, tad pieskaitam klāt Mārupi un Ādažus un vēl dažas vietas, tad tas jau ir vairāk kā 60% no visas valsts ekonomikas. Nu, lūk, nākamais ļoti svarīgais jautājums ir transporta infrastruktūra. Transports ir nebeidzama sāpju problēma Rīgā. Tātad šobrīd kā tas ir ticis risināts līdz šim? Nu, pirmkārt, notiek cīņa sabiedriskais transports pret privāto transportu, privātais transports pret velosipēdistiem un tā tālāk. Šis ir jāizbeidz. Transporta infrastruktūra Rīgā ir jābūvē tāda, lai mēs neradītu konfliktus dažādu sabiedrības grupu starp. Un sākšu ar to, ka Rīgai ir ļoti liela priekšrocība. Mums praktiski apkārt visai Rīgai iet dzelzceļš. Dzelzceļš, kur agrāk izmantoja dažādiem mērķiem, tostarp kravām, bet tās ir faktiski beigušās. Beigušās tāpēc, ka robeža ar Krieviju pa lielam ir cieta, un kravas Latvijā vispār pamatā pārvietojās rietumu austrumu virzienā. Tas nozīmē, ka šo kravu arī nākotnē visticamāk nebūs daudz. Bet ir viena laba lieta, tātad visu Rīgu apjost dzelzceļš, un vienīgais, kas mums iztrūks, lai viņi apjost pilnībā, ir tā sauktais ziemeļu koridors, tilts vai tunels pāri Daugavai, kas atslogotu transporta plūsmu, un tā varētu samazināties, manuprāt, caurbraucošā transporta plūsma varētu samazināties par 70%. Bet galvenais, ko es gribu pateikt, ir, ka šie sliežu ceļi ir efektīvāk jāizmanto tieši rīdzinieku interesēm. Un labā ziņa ir tā, ka Rīgas tramvaja un dzelzceļa sliežu platumi ir identiski. Tas nozīmē, ka mēs varam veidot dažādus savienojumus un izveidojot šo sen iecerēto, nekad nerealizēto park and ride sistēmu. Tātad jāizveido vairāk pieturas apkārt visai Rīgai. Uz jau esošā dzelzceļa tur ieguldījumi ir vajadzīgi minimāli, jo šīs pieturas nav jātaisa kā Rīgas pāles pa miljoniem gabalā. Es runāju par Rail Baltica pāli. Bet tie var būt vienkārši uzbērti stāvlaukumi, un ja tu no viņiem pēc tam vari ar vilcienu ērti aizbraukt līdz Rīgas centram vai arī ar tramvaju, tad tā problēma ir atrisināta. Mums nevajag spiest vai uzlikt maksas, lai Rīgā iebrauktu tikai tie, kuri spējīgi maksāt. Es piespiedu metodēm neticu. Es ticu tam, ka ja mēs radīsim labu alternatīvu, tad mēs arī šo problēmu risināsim. Galvenais transporta veids Rīgā, manuprāt, ir un viņam ir jābūt tramvajam. Un pirmā līnija, kuru vajadzētu uzbūvēt, ir tramvaja līnija no Āgenskalna līdz lidostai. Es jums varu pateikt, ka tas ir realizējums, ātri realizējums, vajadzīga tikai politiskā griba.
jo naudas šādam pasākumam pavisam noteikti pietiks. Tramvaju ceļu izbūve maksā aptuveni 1 000 000 kilometrā. Nu, cik tur ir kilometri no Āgenskalna līdz lidostai, piemēram? Ne īpaši daudz. Bet savukārt tie visi dižie plāni, kas paredz savienot Rīgas centru ar lidostu, ar Rail Baltica starpniecību, tur mēs runājam par 25-30 miljoniem kilometru. Tā starpība tik milzīga, ka es tomēr aicinātu beigt sapņot un sākt saimniekot. Otra lieta ir par autoceļu atslogošanu Rīgā. Ir policspēks, kas piedāvā ieviest braukšanas maksu Rīgā. Tas ir pilnīgs absurds, jo Rīgas ekonomika ir jāskatās kontekstā ar pieguļojušajām pašvaldībām. Tā ir tā sauktā Rīgas aglomerācija. Ja, piemēram, Viļņā privātā apbūve tiek pamatā veikta Viļņas administratīvajās robežās, jo Viļņa vispār ir retāk apbūvēta, tur tas apbūves blīvums nav, tad Rīgas gadījumā apbūve plešās ārpus Rīgas administratīvajām robežām, vienkārši tāpēc, ka tādas mēs tās administratīvās robežas esam noteikuši. Un ļoti bieži tā, ka cilvēki ved savus bērnus uz skolu, paši brauc uz darbu, un mums rodās šie sastrēgumi kaut kādās atsevišķās stundās. Kādā veidā šo transporta problēmu var risināt? Nu, ļoti vienkārši. Es jau jums minēju, ka es vēlos attīstības jautājumus risināt katram Rīgas rajonam atsevišķi. Tad mums ir jāveido dažādi centri, infrastruktūra, lai tur būtu skola, veikals un arī, protams, sporta iespējas. Jo braukājam jau mēs tiem ceļiem un pa tiem ceļiem un sastrēgumus veidojam mēs paši. Tad, kad cilvēki no Pārdaugavas katru rītu traucās pāri dažiem tiltiem, kas mums ir veidojies milzīgi sastrēgumi. Tā doma jau ir tāda, ka mums ir jāveido katrā Rīgas rajonā, mēs pilnīgi droši ar savu identitāti, bet nodrošināt iedzīvotājus ar pamatlietām, lai tā braukāšana būtu mazāka. Un, piemēram, arī tās pašas skolas, vecāki, kur rūpējas par savu bērnu nākotni, ļoti bieži izvēlās mānīties ar pierakstiem un tam līdzīgi, un savus bērnus ved uz Rīgas centra labākajām skolām. Tā viena no lietām, kur es piedāvāju, un tas arī būs mans komandas darbs, kur prezentēšu šīs prezentācijas beigās, ir nodrošināt atbalstu skolām un jautājumu risināšanu, lai šo skolu līmeni paceltu visos Rīgas rajonos, lai būtu mazāk tā braukāšana. Un tieši tas pats attiecās uz sporta kompleksiem, vai vienkārši izklaides vietām. Piemēram, viens no mūsu projektiem, kurš gadiem stāv plauktā, ir bijuši daudz solījumu viņu realizēt, ir sporta komplekss Bišmuižā, Daugavas kreisajā krastā. Un ko nozīmē uzbūvēt sporta kompleksu Daugavas kreisajā krastā? Nu, ļoti vienkārši, mēs mazāk brauksim pār tiem tiltiem, lai aizvestu sevi vai savus bērnus uz attiecīgām sporta vietām. Un tas ir pirmkārt ērti, tas ir saprotami, tas ir blakus mājām, un vienlaicīgi mēs risinām transporta problēmu. Īpaši uzmanību pelna Krasmala. Jūs zināt, ka mums tur ir izbūvēts Pīķeri, ļoti smuks kvartāls, taču viņš praktiski nav pieejams ne no vienas vietas bez klunkurēšana pāri dažādiem šķēršļiem. Piemēram, Spīķeri atrodas Daugavas krastā, tu īsti iziet nevar, tur tunels ir uzbūvēts, bet tev visu laiku brauc garām ļoti daudz automašīnu. Un otrā pusē mums ir Rīgas centrāla tirgus sēta. Es uzskatu, ka Krastmala, un tas būtu tas uzdevums arhitektiem. Es nesen piedalījos arhitektu tādā, tie, kas
analizē Rīgas satiksmes intensitāti un ko mēs varētu kur darīt. Viņi saka tā, ka Krasmalu tu aizvērt ciet nevari. Tu nevari, ja tu tur sāks ieviest sabiedriskā transporta joslas, tur radīsies milzīgas problēmas. Ko tas nozīmē? Tas potenciālais risinājums Krasmalai. Un es uzdotu šādu jautājumu uzsākt un veikt izpēti. Viņš vienkārši jāpārveido 2 līmeņos. Tas nozīmē nedaudz ierakties zemē un izveidot un virsū uzklāt pēc būtības betona plāksnes, tā lai visa Krasmala, mana vīzija būtu vismaz no Vāņu tilta līdz tiem pašiem spīķeriem, lai viņi būtu kājām gājēju zona, kur tik pievienots arī pieslēgums ar tramvaju. Es nedomāju, ka šis risinājums šausmīgi dārgs, jo dažādi tuneļi pastāv faktiski visās Eiropas metropolēs. Un šajā gadījumā mums nav jāurbjās cauri klintīm, mums vienkārši jāizdomā labs tehniskais risinājums, kur ir zem augstuma tunels, kas iet zem Krasmalas. Un tad mums veidojas burvīga Krasmala, kur varētu kalpot kā Rīgas vizītkarte, jo Rīgas vizītkarte šobrīd lielākoties bildēs, tas, ko mēs pārdodam, nosacīt pārdodam turistiem, tie ir mūsu torni, kur mēs redzam Pētera torni, Pētera baznīcas torni, kur mēs redzam Vanšu, tilta, Smaila. Bet tāda lielas promenādes, kādu to mēs redzam citās Eiropas metropolēs, mums vienkārši nav. Un te jau atkal nav jādomā par mākoņu stumšanu, bet vienkārši jāvirzās uz tām lietām, un tas būtu plāns uz tuvākajiem, es teiktu, 10 gadiem. Starp citu, tas, kas Rīgai pietrūkst kopumā, tā ir vispār attīstības plānošanas trūkums. Rīgai ir attīstības plāns, bet tie cilvēki un tie vairāk arhitektu biroji, kur ir izstrādājuši ļoti skaistu vīziju vai koncepcijām par to, ko varētu sakārtot. Viņi saka, ka 10 gadu laikā politiskajā plāksnē nav izdarīts vispār nekas. Tas nevienu neinteresē. Tad, kad domnieki iesēžās, tur sākās visi šie iepirkumi. Vieni lāpa bedrītes pa 2 cenu, citi liek podos kokus, kuri nokalst. Citi uzliek stabiņas, kas sāk traucēt trešajiem. Un tā mēs ejam par apli. Mums nav šīs ilgtermiņa vīzijas. Un es domāju, politiskai vadībai Rīgai ir jābūt tādai, kur šo vīziju tomēr patur prātā. Pirmkārt viņu definē un pēc tam sistemātiski realizē. Noslēgumā pastāstīšu nedaudz vairāk par sevi un tiem cilvēkiem, ar kuriem es kopā startēju Rīgas domas vēlēšanās. Es esmu uzņēmējs jau aptuveni 25 gadus, konsultēju citus uzņēmējus, tostarp arī Vecrīgā, un tāpēc es pārzinu arī Vecrīgas problēmas. Dažādos finanšu jautājumos, līdzekļu piesaistes jautājumos un tam līdzīgi. Pirms tam, kad es kļuvu privāts uzņēmējs, es darbojos banku sfērā. Tur man atbildība bija līdzīga. Es dibināju pensiju fondus un veicu ieguldījumus faktiski visā pasaulē. Tāpēc es ļoti aktīvi sekoju tam, kas notiek pasaulē tīri no finanšu perspektīvas. Un jau ilgāku laiku ļoti aktīvi komentēju dažādas jautājumus, analizēju un piedāvāju risinājumus dažādām lielām problēmām. Piemēram, ja jūs pameklēsiet tīklos, tad es esmu ļoti daudz izteicies gan par Air Baltic, gan par Rail Baltic, gan par zaļo kursu. Visiem šiem lielajiem finanšu jautājumiem, bez kuru pamatīgas izpratnes mēs savu valsti nespēsim sakārtot. Otrais cilvēks sarakstā ir Igors Mēja. Igors politikā darbojās jau ļoti ilgi. Viņš savulaik dibināja vecāko faktiski partiju Latvijā, Zaļo partiju, kas šobrīd ir apvienotā saraksta rindās. Viņš ir arī ekonomists apvienības 2035 biedrs. Jūs varat pasakot viņa ierakstiem sociālos, konkrēti Facebookā, un spriest par viņu tādējādi. Nākamais Jānis Lapinskis. Jānis ir 14 gadus strādājis Rīgas domē par evidentu. Viņš ir ļoti vērtīgs pienesums mūsu komandai, jo ļaus sākt strādāt un sakārtot Rīgas finanses bez
ieskriešanās. Nākamais Jānis Svems. Jānis strādā Altumā, tātad valstī piedarošā finanšu institūcijā. Un arī ļoti labi pārzina, kāda atbalsta instrumenti, kā tie strādā, kā var izsniegt kredītus, kādas ir tekošās problēmas, un tas ir ļoti svarīgi arī kopumā, jo, kā mēs zinām, tad mūsu valstī kredīta pieejamība ir vāja, finansējumu, un viņš varētu palīdzēt arī realizēt projekts Rīgas līmenī, piemēram, izlaižot obligācijas dažādu infrastruktūras projektu realizēšanai. Nākamā ir Dats Paigla, arī ļoti vērtīgs pienesums mūsu komandai. Viņa ir valsts kontrolas revidente. Valsts kontrola šobrīd ir viena no tām institūcijām, kas strādā visefektīvāk. Ja kaut kas tiek kaut kur atrasts un komentēts, tie parasti ir valsts kontrola. Citas iestādes ar līdzīgu kapacitāti un zināšanu līmeni es Latvijā nezinu. Ar 6. numuru ir Liena Apina. Liena ir Paralimpiskās komitejas ģenerālsekretāra. Reizēm jūs viņu ievērosiet arī kaut kur TV ekrānos, bet viņa ir cilvēks, kur ar sirdi un dvēseli cīnās par to cilvēku interesēm, kuriem ir paveicies dzīvē mazāk. Nākamā Sintī Lībenzone, Rīgas brīvostā, grāmatvede. Un tātad tas ir viens no Rīgas saimniecības brīvostu vai ostu bizness ir viens no Rīgas saimniecības elementiem. Es domāju, ka ļoti vērtīgi, kad ir cilvēks ar šādu te pieredzi. Ilona Bicāne, skolotāja, augstākā izglītība. Un es domāju, ka līdzīgi, starp citu, arī Jānis Lapinskis ir skolotājs šobrīd un ļoti svarīgi tieši Rīgas kontekstā. Es jums minēju par kā vajadzētu sakārtot un šo te izglītības līmeni visā Rīgā, ne tikai centrā. Es domāju, ka skolotāju klātbūtne arī ir labs pienesums mūsu komandai. Edvards Krusts ir vēsturnieks. Viņš šobrīd strādā Kara muzejā, bet jau ilgstoši darbojās kopā ar Saeimas deputātu Aleksandru Kirsteinu, tur palīdz viņam un tam līdzīgi. Viņš ir jau iemanījies arī šajā te politiskajā apritē, saprot, kā tas darās, arī nebūs iesācējs. Un visbeidzot Anastāsija Kuzmina. Anastāsija ir cilvēks ar augstāku izglītību. Starp citu, mūsu komandā visiem ir augstākās izglītības. Man ir divas veselas, gan ekonomikā, gan arī dabas zinībās, fizikā. Anastāsija ir pirmskolas, bērndārza mācību iestādes vadītāja. Tātad arī ļoti svarīgi, jo tad mums ir skola un mums ir bērndārs. Es ļoti priecājos, ka arī cilvēki ar šādu pieredzi pievienojās mūsu komandai. Paldies un uz tikšanos vēlēšanās!